Namastē! Es gribēju jums pajautāt, cik bieži jūs noķerat to mirkli, kur jūs esiet, kur jūs radiet paši. Tas ir turpinājums par pāreju un ilūziju, kad mēs ļoti bieži dzīvojam ilūzijā. Kad mēs dzīvosim tad kaut kad, kad tas pienāks, kad tur kāds pāries, kad tur tās dvēseles ir tādas un līdz ar to mēs iedalām sevi daudz augstāk. Bet dzīve jau ir šeit, un dzīve ir tagad, un šīs paralēlās pasaules jau viņas ir ļoti daudzas. 2 dienas apakaļ biju Frankfurtē, viņa pa dienu ir skaitās kā lielā pilsēta 1 miljons. Iedomājieties, 1 miljons cilvēku staigā par Frankfurti ar saviem stāstiem, ar savām problēmām un laimēm. Un Frankfurti kontrastu pilsēta arī, protams, un tur ir gan cilvēki, kas vakaros no birojiem nāk baltos kreklos un vakaros malko vīnu kafejnīcās un runā par saviem plāniem, par saviem biznesa sasniegumiem. Un te pašā laikā ir iela, kas ir pilnīgi centrā Frankfurtas, es viņu saucu par bordeļu ielu, kur ir bordeļi viens pie otra, un kur ir narkomāni, kas sēž reāli uz ielām, viņi sēž, viņi špricējās, viņi guļ. Un tas kontrasts, kad mums katram ir sava šī realitāte. Mēs katrs jau šobrīd dzīvojam savā pasaulē, un mēs izvēlamies to, ko mēs vēlamies, kur mēs gribam nokļūt un kā mēs gribam tur nokļūt. Un tai pašā laikā, kad es staigāju pa Frankfurtu, mēs gāju caur tādu parku, tādu mazu mini kafēnīcu, kur sēdēja ļoti, vairāk kā 10 cilvēki malkoja vīnu. Viņi bija laimīgi. Es, protams, tādā pārējot tie cilvēki bija laimīgi, viņi tērzēja, viņi bezbēdīgi vienkārši dzīvoja un baudīja vakaru pēc darba, lai parunātos, patērzētu, tālumā bērni skraidīja, tur bija bērnu laukums. Un tas ir mirklī šeit un tagad, tā kā arī šeit es šobrīd esmu mežā, un tai pašā laikā ir Frankfurtas bordeļu iela, un tai pašā laikā ir Frankfurtas augstceltnes ar biznesmeņiem, ar miljoniem un miljardiem tiek apgrozīti. Tai pašā laikā ir bordeļi ar suteneriem un naudas atmazgāšanām. Tas ir šis laiks, kad es ar jums runāju. Tas notiek paralēli manam laikam, paralēli manai būtībai un to, ko es redzu. Un kā es jau tanī iepriekšējā video runāju par pārēju, par dualitāti, kā mēs iedalām kādu, kas varbūt nav kaut ko sasniedzis, ka viņš ir savādāks, vai mēs ieliekam jau zīmogu cilvēkam, būtībā nezinot par cilvēka likteni, par viņa ceļu. Tas bija, kad es gāju caur šo bordeļu ielu, un tur sēdēja tiešām pilnīgi pie katras mājas šiem narkomāni, kas jau bija mana vecuma, jaunāki, visādi, jā. Un ziniet, kas mani pārsteidza? Dvēseli tīrība. Es nerunāju par frekvencēm, es nerunāju par kaut ko citu, bet viņu rūpes vienam par otru bija fascinējošas. Jo mēs tādā solītī gājām, kur vīrietis palīdzēja sievietei piecelties, kur vīrietis sakārtoja jaku sievietei, kur sieviete iedeva vīrietim ūdeni. Jā, viņi tādā sēž. Tā ir kā varbūt komūna, es nezinu, bet viņi noteikti viens otru ļoti zina. Un saprotiet, es tanī mirklī sajūtu tādu ļoti lielu šo dvēseli tīrību. Viņi bija patiesi savā, viņi neko nespēlēja, viņi neko nevienam nepierādīja, neko. Viņu dvēseles bija izvēlējušās šo dzīves ceļu, tādā cilvēciskā rakursā ļoti, ļoti sarežģītu, ļoti grūtu, bet ļoti nosodāma no ārpasaules. Bet tas ceļš bija īsts, jo viņi bija īsti, viņi neko netēloja, viņi neko nedomāja savādāk. Viņi bija vienkārši īsti. Un aiz katra viņiem bija arī bija man tur ir cilvēciņi garām.
aiz katra viņiem ir māma un tētis, un aiz katra tā ir ģimenes sāpe, kas viņiem, ko iznes šīs ģimenes, kur varbūt māma un tētis nav, kur viņi miruši. Un tie cilvēki iet tālāk to savu ceļu, un tas man bija tāds liels kontrasts. Es ļoti sen nebiju bijusi tādā ļoti lielā pilsētā, un tas bija tāds kontrasts, kur es ļoti pārdomāju to visu būtību, kas tur bija, kā tur tas notikās viss. Un, bet tā sirsnība vienam pret otru, ko viņi viens otram parādīja, iedeva, tā bija neaprakstāma. Un saprotiet, ja tā no cilvēciskā viedokļa tas ir padibenis, kā citi teiktu, padibenis, kur viss ir zaudēts. Un tad es atgriezos mājās, ļoti domāju par šiem cilvēkiem, par viņu ceļu, par to dvēseli tīrību, kas nāca. Protams, arī es sajūtu, kā dega viņu ķermeņi, viņi tiešām dega. Jo tas, ko viņi špricēja dienā, viņi sadedzina sevi no iekšas. Tā, kas nāk ko viņi špricēja, viņiem tiešām varēja redzēt, kā tie ķermeņi dega sāpēs. Un vakarā es domāju, tādās pārdomās, kā tas ir, ko tu vari darīt kaut kā to pieņemt visu. Un tad man atnāca tāda nenormāli liela mīlestības tāda plūsma, ko es vienkārši sūtīju tai visai ielai un vēl, kur tā mīlestības stari gāja, ar to, kad tas ir viņu ceļš. Un lai viņiem, man nebija kaut kāda nodoma kaut kur sūtīt, bet man tā mana sajūta tanī, kas atnāca caur mani, ka tas ir izprast un atdoties tam pilnībā un iziet, kā saka, ar cieņu pilnu pieņemšanu šo ceļu, kas viņiem ir jāiziet ar pieņemšanu, un viņi arī tur tie cilvēki jau, viņi vairs nevar neko darīt, lielākā daļa no viņiem, viņi nevar iziet no tā, kur viņi nokļuvuši, un cits nodzīvos ilgāk, cits nodzīvos mazāk, cik ilgi ķermenis degs īstenībā un cik ilgi apstāsies viņu sirsniņas. Bet, kas man droši vien caur to tika parādīts, arī vēlreiz atgādināts, ka viss šai dzīvē ir pilnīgi pareizi. Un tādu pārdomu naktī bija tāda sajūta, kad es paklanu šo dvēseļu priekšā, jo viņas šai dzīvē ir izvēlējušās grūtu. Manā izpratnē tas ir ļoti grūts ceļš iziet tādu, kad tev ķermenis deg, kur tu esi, bet te pašā laikā viņi bija tīri sakopti, jo šeit tas ir savādāk, tur ir blakus ielā, kur viņi var dabūt ēst, var dabūt šlirces daļu, kur viņi var nomazgāties, viņi maina drēbes, tur ir liela tāda telpa, kur viņi iet pasaka savu izmēru, viņiem uzreiz iedot jaudu drēbes, jo viņi tiešām neviens nesmirdēja, kā mūsu bomži. Viņi bija visi tīri, viņi bija tīri apģērbti. Tā kā šai ziņā viņiem ir tāda cieņa pilna, tāda cilvēcība, ka viņi var nomazgāties, viņi ir tīri, ka šī valsts to nodrošina ar tīrām drēbēm, viņi maina. Es neiedziļinojos, negribēju, pat mans uzdevums bija tanī visā iedziļināties lielākā, bet es gribēju dalīties ar to šeit un tagad, kad mūsu laikā ir ļoti daudz paralēlas lietas, kas notiek, un tie likteņi, un šeit nav nosodījuma, šeit ir pieņemšana, un tiešām man bija tāda ļoti liela, tāda cieņa pilna pret šīm dvēselēm un viņu ceļu, kur vienkārši gribējās sūtīt šo mīlestību, sasildīt viņu dvēselītes, lai viņiem būtu spēka iziet, lai viņi nezaudētu šo mīlestību, kaut vai viņos šī mīlestība ir ļoti daudz, neviltota, īsta, bez jebkādiem filtriem mīlestība vienam pret otru, kas lielākai daļai nav. Un tai pašā laikā tur bija uz tās ielas Bentley un vīri baltos kreklos. No kā man bija jāsadaujās tādi, man bija bišķi bail no tiem vīriem baltos kreklos ar Bentleyiem.
bet tā arī ir viņu pasaule. Un tās arī ir dvēseles, kuras ir izvēlējušās šo tādu ceļu skarbu. Un tā jau ir pilnīgi cita industrija droši vien, kas tur vēl paralēli notiek. Bet stāsts par dvēseļu tīrību, par patiesumu, cik mēs esam patiesi tanī. Un es sēžu šeit, mežs man apkārt skaists, un es esmu pateicīga šai dienai. Es esmu pateicīga, ka man dvēsele šai zemes dzīvē izvēlējusies fantastisku ceļu, nesalīdzinām ar to, kam tiem cilvēki ir pāri, cauri, kam ko dvēseles piedzīvo, kur iegūst šo enerģiju, ko viņi iziet, kā dvēseles var būt, un es esmu pateicīga, ka es varu dzīvot kā viegli īstenībā, viegli. Es varu iet dienas vidū staigāt pa mežu, es varu, man liekas, ka es varu, ja es kaut ko gribu, es varu to darīt. Un es jūtu to atbalstu, kas man nāk caur mani, kas iet pie jums, pie citiem cilvēkiem, kā saule rotaļājās ar saules stariem. Tā kā pacenšieties ieraudzīt katrā cilvēkā to viņa dvēseles ceļu un izprast, cik tas ceļš nav viegls. Jo es varu teikt, jā, es esmu ļoti pateicīga. Arī šis transformācijas mans ceļš, kur šobrīd esmu nonākusi, viņš ir arī ļoti interesants un savāds mums katram no mums, un tāpēc mēs neesam ne labāki, ne sliktāki par kādu citu, ne pat par to, kas ir uz tās Frankfurtas ielas. Tas ir viņa ceļš, un viņš ir cienījams, un es tikai varu paklanīties šiem cilvēkiem pilnā cieņā un mīlestībā, un pieņemt un dot vietu, ka tas ir šajā laikā, kad daudzi runā, jā, par pārējām un enerģijām, bet šiem cilvēkiem ir vieta būt. Un tad saprotiet, cik šī pārēja, tas nav viendienas jautājums. Cik vēl šeit cilvēkiem uz zemes ir jāiegūst šī pieredze, šī skarbā pieredze, kur vēl izvēle iet, kur ir jāizdzīvo šie stāsti, kas nav gaismas bruņiniekiem, kas nav tīra skarbi ikdienas stāsti tam, kas lieto narkotikas, tam cilvēkam, kas strādā bordelī, tam suteneram, kas to visu nodrošina. Tie ir viņu skarbie dzīves ceļi, viņu skarbā patiesība, un tur ir tas uzdevums saglabāt šo cilvēcību, kā tas narkomāns, kas vīrietis, kas palīdz, kas sakārtoja tai sievietei to jaku, lai viņai nebūtu augsti. Ja jūs zināt, cik tanī bija mīļuma un siltuma, ka viņa bija iesnaudusies, un viņš viņai kārtoja to jaku, lai viņai būtu silti. Saprotiet, cilvēks teiks padibenes, bet cik tur daudz ir mīlestības, un cik tur ir daudz patiesuma, bez meliem un bez filtra. Un tā ir dzīve šeit un tagad. Tāds mans mazs stāsts par to, par dzīvi šeit un tagad, un esiet pateicīgi. Un es pateicos jums par šo manu mazo stāstu, ka noklausījāties, kad varbūt liks jums par kaut ko padomāt vai aizdomāties par dzīvi šeit un tagad. Namastē!